Rudens tradicionāli ir ražas novākšanas laiks. No lauka tiek novākti dārzeņi un visi citi labumi. Daži vēl steidz izravēt atlikušās dobes, kur raža vācama vēlāk, bet citi jau gatavo augsni ziemai. Un tad nedrīkst aizmirst par augsnes kultivēšanu. Tā padara to auglīgāku, taču katrs dārzkopis atzīst, ka augsnes sagatavošana pirms pavasara sējas un stādīšanas prasa daudz pūļu. Šo nozīmīgo, bet smago darbu var atvieglot dārza kultivators. Ar kultivatoru strādājam no agri pavasara. Teiksim, tikko zeme ir atlaidusies, gribam kaut ko iesēt vai uzstrādāt, uzkrišanāt zemi, ejam ar viņu pāri, velkam ārā, ejam pāri. Teiksim, kā šodien redzējām, šodien pasmaks tas māls, jo viņš ir tikko salījis, ja, un tāpēc viņš ķep ciet, bišķiņ jāpagaida, lai vairāk apžūst, un elementāri ejam pāri. Teiksim, gan jauns, gan vecs var iet. Tas process ir tāds, ka viņš ar to, viņam apakšā ir griezē nazis, ar kuru viņš nogriež to zemes virskārt 3 līdz 4 cm zemē, un miedarbībā piespiežot viņu pie tā kultivatora rata, frēzes rata, viņš viņu uzrušina, sakultivē. Par tām nezālēm, ja viņas grib, pagaida, kad apkals novāc, principā viņas var arī palikt pūt zemē, viņas nevienam nemājas. Teiksim, dziļākās nezāles viņš nogriež, seklākās viņš atkal izrauj ārā. Zeme ir tīra. Dārza kultivators ir Latvijā radīta ierīce dārza apstrādāšanai. Tas ir universāls darbarīgs, kas ļauj ātri un viegli apstrādāt lielas stādījuma platības. Ar tā palīdzību iespējams nokaplēt nezāles, apgriezt zemeņu stīgas, iestrādāt minerālu mēslus. Tas ir lielisks izpalīgs ne tikai mazdārzeņos, bet arī lielā laukā. Tāpat tās vecāku gadu gājumi cilvēki, kas mazdārzeņos rušinās, lai nav jālocās galvu uz leju, lai nav jātur. Ar viņu iziet, izravē, teiksim, reizi nedēļā, reizi 10 dienās, kā nezāle ir izdīgusi, un tas atviegli. Ļoti labi piemērots viņš ir starp zemenēm, jo viņam ir arī korpusam malas asināts, kas nogriež zemeņu stīgas, kas ir ārā uz rindstarps. Tāpat starp vagām var iet, teiksim, taciņas var tīrīt ar viņu, kur zāle auga. Kā pielietojums ir dažāds, zem krūmājiem var, zem ogām. Līdzinājā pieredze rāda, ka vispiemērotākais ir 20 cm plats kaplis. Ar tādu var strādāt jebkura smaguma augsnē. Un to var paveikt ik viens, arī vecāka gada gājuma cilvēki. Ar viņu strādā tā, ja rokas ir zemāk, ja, var dziļāk. Teiksim, rokas ir augstāk, tad viņš tam seko. Tātad kaplis nāk iepakojumā, kastē, saliekamā veidā. Ar izjaucamu kāku, lai vieglāk ir transportēt. Tātad pats kaplis, pastāstīšu par kapli. Ir griezēnāds, kas nogriež to zemes šķēli. Tātad šis ir tas darba platums 20 cm. Nadzis ir izgatavots no nerūsējošo tērauda. Viņš ir skrūvējams, maināms, ja gadījumā viņš nodilst. Un šis ir tas frēzes rats, kas to zemi uzkultivē, uzrušina. Tātad, ja mēs skatāmies, šeit viņš griež, šeit viņš piespiež pie rata, un rats viņu uzrušina. Malas, kā es teicu, korpusam ir uzasināts. Ja zemeņu stīgas, ja ir ārā uz rindstarps, darbu dziļums ir apmēram tāds. Īsti gadās stīga apakšā, viņš viņu nogriež. Tātad tā stumšana ir priekš atpakaļ. Tātad šobrīd rudenī ierīce var izmantot dārza uzkultivēšanai, bet vasarā tik ierastā kapeļa vietā.